televīzijas kameras gatavs. Ja? Tā, dāmas un kungi, cienījamie mediju pārstāvji, esiet sveicināti. Šodien mēs esam viesmīlīgajās Merkur Hotel Centra Rīgā viesnīcas telpās, kur mēs kļūstam atsliecinieki arī Latvijas futbolā vēsturiskam mirklim, proti Latvijas futbola federācija parakstīs līgumu ar Sijā Arčers, kas kļūs par mūsu futbola māju, jeb Krišjāna Barona ielas 116. sporta kompleksa ģenerāla būvu uzņēmēju. Un par godu šim vēsturiskajam notikumam ar mums kopā šodien preses konferencē no manis pa labi tātad ir Latvijas futbola federācijas valdes loceklis, jaunā futbola stadiona Krišjāna Barona ielas 116a sporta kompleksa projekta vadītājs un arī Latvijas futbola federācijas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Žoks. Pēc tam ar mums kopā ir arī Sijā Arčers valdes priekšsēdētājs Armands Garkans, Latvijas futbola federācijas ģenerāls sekretārs Jānis Mežeckis, un, protams, mēs ar lielāko prieku šodien sagaidām arī viesus no UEFA. Mūsu ciemiņš šodien ir UEFA Nacionālo asociāciju attīstības vadītājs Thierry Favres. Thierry, welcome to Riga. It's very nice to see you here. Sāksim ar preses konferenci un pirmajam es vārdu došu Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretāram Jānim Mežeckim. Jāni, lūdzu. Jā, labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi, darba biedri arī. Prieks jūs visus redzēt, jo šodien mums futbolā ir liela diena. Ne tikai tāpēc, ka spēlē mūsu 3 klubu Eiropas līgas atbildes spēles, ceram arī uz labiem rezultātiem. Tāpat arī tuvojās diena parīt. Pēterburgā notiks nākošā pasaules čempionāta izloze, ceram uz veiksmīgu un interesantu izlozi, bet lai mēs visi varētu sekmīgi startēt un labi spēlēt un rādīt labu spēli mūsu līdzjutējiem, protams, mums ir vajadzīgs arī stadions, par kur jau Viktors sākumā ieminējās. Jūs zināt, ka šodien mēs parakstīsim līgumu, un mums ir liels prieks ar Sijā Arčers kompāniju, kas mums palīdzēs celt šo stadionu. Jūs zināt, šo epopeju laikam ilgus gadus, kur jau rit par to, kur spēlēs nacionāla izlase, nerunājot par to, kā viņi tur spēlēs, kas notiek ar Daugavas stadionu, tāpēc arī mums vajadzēja pieņemt šādu lēmumu, un šī gadījumā mēs pateicos tik tiešām atbalstam UEFA pārstāvjiem, tāpat arī FIFA pārstāvjiem, kas saprot šo te mūsu aktuālo problēmu, ka mums ir vajadzīgs stadions. Un šī gadījumā es esmu pārliecināts, ka sadarbībā ar Sijā Arčers 2017. gada 1. jūnijā mēs atklāsim šo te stadionu. Protams, darbs būs grūts un atbildīgs, bet tie nav tukši vārdi, tāpēc mēs šeit arī visi esam kopā, lai šo darbu arī veikt. Tā kā paldies par jūsu atbalstu un ceram arī uz jūsu atbalstu arī masu medijos, jo tik tiešām šis sporta jautājums ne tikai saistībā ar futbolu, bet arī ar citiem sporta veidiem. Un arī, kā es arī jau minēju iepriekš, šie pagājušie jau deju svētki, kas notika Daugavas stadionā, domāju, mums jāsako ar to. Vajadzētu šo sporta infrastruktūru, ka viss, kas atkarīgs no mūsu futbola federācijas puses, es domāju, mēs to izdarīsim. Tas ir vajadzīgs mums un arī mūsu nākotnes spēlētājiem, tāpat arī, kā mēs minējām arī mūsu šai te presrelīzē, ne tikai tās būs mūsu futbola mājas, kur būs arī mūsu futbola office, futbola federācijas, bet arī tur būs muzejs, kur mēs atcerēsimies arī šos panākumus, kas mums ir bijuši iepriekšējos gados, tā kā darbi būs daudz. Tā kā vēlreiz paldies visiem par mūsu atbalstu, un es ceru arī, ka šī sadarbība mums nākotnē būs pozitīva un veiksmīga. Kā vēlreiz, paldies. Vārds tiek dots futbola māju projektu vadītājiem un Latvijas futbola federācijas iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniekam Vladimiram Žukam. Labdien visiem! Lai tuvinātu to dienu, kad mēs atversim stadionu un preskonferenci rīkosim mūsu mājas jau jaunajā stadionā, gan projektu grupa, gan iepirkuma komisija 2 mēnešus strādā, izvērtējot esošos priekšlikumus, pēc tam mēs devam savas rekomendācijas Latvijas futbola federācijas valdei, kur ir bijis akcepts, un tā mēs pienesam pie šīs dienas, kur mēs slēgsim līgumu ar firmu Arčers. Ceram, ka mēs būsim labi partneri un mums ļoti stipra komanda būs, kura palīdzēs labi spēlēt mūsu futbolistiem. Paldies!
Paldies, Latvijas futbola māju projekta realizēšana nebūtu iespējama bez UEFA atbalsta. Un ar mums kopā šodien, kā jau teicu, ir UEFA Nacionālo asociāciju attīstības vadītājs Thierry Favre. Un vārds tiek dots viņam šodien. Thank you. So, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm happy to be here. My second press conference on this subject. I think I materialized the promise made at the first one at the Riga City Council that we will help them because we really appreciate the efforts of the Federation in looking for a new home for the national team. Šī ir jau man otrā presa konferences, kas veltīta šai tēmai, un tāpat kā pirmajā, tāpat arī šoreiz es gribu uzsvērt, ka mēs noteikti palīdzēsim Latvijas Futbola Federācijai tikt pie jaunām mājām, un mēs novērtējam viņu vēlmi tādas radīt. This project is highly important because soon the Latvian national team will have nowhere to play. We were convinced by the project itself, and I think this is proven by the financial support that UEFA is giving. Šis projekts ir ļoti svarīgs, jo nav tālu vai drīz pienāks tā diena, ka Latvijas futbola izlasē iespējams nebūs vairs kur spēlēt. Pašā projektā mēs esam ļoti pārliecināti par viņu, tāpēc arī palīdzam tā realizēšanā. We also felt not only the great professional relationship we have with the Federation and its executives, some empathy, because this is not normally money that should go for a national stadium. It should normally be used essentially for other projects, for the development of football, for infrastructure all around the country, for kids, coaches. Tāpēc mēs vēlamies izcelt un novērtēt Latvijas Futbola Federācijas vēlmi sakārtot šo lauciņu, lai arī naudu, kur tiks ieguldīta stadionā, teorētiski tā vajadzētu aiziet citos projektos, kā infrastruktūras attīstībai dažādas sfērās. And on this, I can only say that since the working relationship is very good because we're receiving documentation, the plans, they are revised, so we're in full cooperation from the facilities, from the financing, from the construction, planning, and so on and so forth. Mūsu darba attiecības ir ļoti labas, un mēs esam labi informēti par visām projektu specifikācijām, kā gaitu izmēģinājumu. I believe that the project submitted is realistic, is one that they would need on the first use, on the primary, the majority times of use. It's still not the big arena that I think Latvian football and community deserves. Šis projekts ir realistisks, lai arī tas nebūs šis ārkārtīgi lielais stadions, kur, protams, Latvijas futbola sabiedrība un cilvēki būs pelnīgi. But we are confident that this will be one of the best arena in the Baltic region for the years to come. Bet mēs esam pārliecināti, ka tā būs viena no modernākajām Baltijas sporta būvēm turpmākajos gados. Thank you. Jā, liels paldies Thierry Favram, un tagad vārds tiek dots Sijā Arčers valdes priekšsēdētājam Armandam Garkānam. Labdien! Iesākumā es gribētu pateikt lielu paldies Futbola Federācijai Latvijas par to, ka mums ir izrādīta šāda uzticība un piešķirt šis līgums. Es gribu teikt, ka tas priekš kompānijas Arčers ir, tas ir liels gods piedalīties šī projekta realizācijā, kas ir priekš visas futbola sabiedrības tik nozīmīgs. Kā kaislīgs sporta atbalstītājs, es gribu pateikt paldies UEFA par to, ka viņi ir atraduši iespēju piešķirt šo finansējumu, tad, kad valstī varbūt neiet tik viegli. Un tāpat paldies gribu pateikt Rīgas domē, ka viņi ir atradusi iespēju atvēlēt šo teritoriju, bijušo ASK stadionu Futbola Federācijas vajadzībām. Kā kompānija Arčers, jūs esat ievērojuši droši vien, ka mēs esam ļoti lieli sporta atbalstītāji. Visu mūsu grupi ļoti atbalstīs dažādas lausties, ir tik uz bobslēm un basketbolam. Un es ceru, ka šis projekts būs mūsu ieguldījums arī futbolam. Tad cerēsim, ka mēs to godam izpildīsim. Un no profesionālā viedokļa es varu pateikt, ka Arčeram piemīt visas tās kvalitātes, kas ir nepieciešams, lai šo projektu, tā skaitā tehniskās iespējas, zināšanas, pieredze, lai šo projektu godam novestu līdz galam. Paldies! Jā, liels paldies. Nu ko, un tagad būs mirklis, kur es arī palūkšu fotogrāfiem un video kamerām uzmanību, respektīvi parakstīšanas mirklis starp Latvijas Futbola Federāciju un Sijā Arčers. Tā kā
Lūdzu, fotogrāfi var arī iemūžināt šo mirkli, un pēc tam es palūkšu abu kompāniju tātad pārstāvis arī piecelties un paspiest viens otram roku. Svinīgiem mirklim. Jā, lūdzu. Paskatāmies lūdzu kameru virzienā arī. Ja. Un arī es palūkšu Vladimiru jūs un Thierry uz vienu kopbildi četratā nostāties, un tad mēs sekosim līdzi. Ja. Šis ir tiešām vēstures mirklis tādā ziņā, ka gan UEFA, gan Futbola federācija, gan Sija Arčevs zem šī futbola māju nosaukuma turpmāk realizēs šo projektu, un Latvijas futbolā būs jaunais stadions gatavs. Vēl paldies, kungi. Viena no futbola māju būtiskākajām sastāvdaļām būs jaunais arī futbola muzejs. Nekas tam līdzīgs Latvijā līdz šim netika realizēts, un arī mērķiecīgi Futbola federācija iet uz to, lai jaunajā futbola stadionā tiktu paredzēts arī telpas visai tai bagātībai, kas ir sakrāta par tiem gadiem, kopš Latvijas futbols ir nopelnījis. Un tāpēc šajā ziņā es došu vārdu arī Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretāram Jānim Mežeckim nedaudz plašāk pastāstīt par šo ideju, iniciatīvu un tās nozīmi jaunā stadiona būvniecības procesā. Jā, paldies. Varbūt es neizplūduši tādās plašākās niansēs, bet pats princips, ka futbola muzejs būs jaunajā stadionā. Mēs plānojam tādas tā kā 3 ekspozīciju telpas, ja varbūt tādas tā kā, vietas, kur būs noteikti parādīt mūsu futbola vēsturi pirms 40. gada, tas ir neatkarības gada no 20. līdz 40. gadam. Pēc tam, protams, būs viens arī sektors un arī tāda tā kā ekspozīcija, kas būs saistīta ar padomju laika gadiem, jo tur mums arī bija gan sasniegumi, gan bija interesantas spēles, gan interesantas komandas, un nerunājot jau par personībām, un, protams, arī pēc 90. gada, kad mēs atkal atguvām neatkarību. Mēs jau savā mājaslapā jau esam daudz ziņojumu, un mēs jau sākam vākt informāciju, un tāpat arī varbūt pateicoties tam, ka šodien mums tāds labs apmeklējums arī no preses puses un mass mēdījiem, varbūt liek reiz arī atgādiniet, ka mēs esam gatavi saņemt un izstādīt jebkura veida nevis ekspozīciju, bet arī materiāls, arī kādas piemiņas, veltes, suvenīrus, inventāru un tā tālāk un tā tālāk. Laikam daudz no jums ir bijuši daudzos pasaules muzejos. Beidzamajā no muzejām es esmu bijis Madrides Real muzejā, kas ir Santiago Bernabeu, tas ir kaut kas fantastisks vispār, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Skaidrs, ka tik tālu nezinu, vai mēs vismaz šī stadionā mēs nevarēsim tādu ekspozīciju muzeju atvērt un parādīt mūsu līdzjutējiem. Tā kā centīsimies tomēr pietuvināt arī mūsdienu prasībām. Es zinu, ka jau Edgars Pukinskis arī ir iesācis sarunu arī ar mūsu sporta muzeju, ar viņu pārstāvjiem, arī izmantojot pieredzi, kas ir basketbola muzejā. Tā kā, es domāju, tā ir mūsu vēsture, par kur mums katreiz ir jādomā, ja mēs gribam sasniegt nākotnē kaut ko jaunu. Tā kā varbūt, ja būs kādi jautājumi, es arī būtu gatavi atbildēt, bet sevišķi daudz tagad runāt tieši par šo muzeju, kur mēs noteikti, kurš būs jaunajā futbola stadionā. Es domāju, šāda informācija arī pietiek. Paldies! Jā, paldies Mežecka kungam. Un tagad tiešām pārējām arī pie jautājuma atbilžu daļas. Cienījamie mediju pārstāvji, jums ir iespēja adresēt sev interesējošu jautājumu jebkurai no galda esošām personām. Pirms tam lūdzu nosauciet savu vārdu, uzvārdu un pārstāvētā mediju, tādā veidā iepazīsimies ar jums vēl tuvāk. Lūdzu, vai ir vēl jautājumi? Matīs. Matīs Timofejevs, Latvijas televīzija, noteikti jau Vladimiram. Jautājums, ar ko Arčevs bija labāk varbūt par pārējiem, kas arī kandidē šajā konkursā? Kāpēc izvēlējāties šo kompaniju? Iepirkuma komisija, kad mēs sūtījām savas pieejas un piedalīties tur bija 7 kriteriji, un ņemot vērā visus 7, bija speciāla tabula, pa kuru mēs skaitījām punktus. Tas bija viens no galvenajiem momentiem, tur negribu sīkāk stāstīt, bet no visiem 7, teiksim, Arčinam bija vislabākā pozīcija, un viņu priekšlikums bija atzīst par visizdevīgu mums saimniecību. Lūdzu, vēl jautājumu.
daļa jānodrošina šķiet vairāk par 1 miljonu, vai šie līdzekļi jau ir atrasti, būs tiks meklēti un tam līdzīgi. Varbūt nedaudz komentārs par to. Jā, paldies. Vēlreiz gribu atgādināt arī, un to, ko teica arī Terijs, ka šī nauda nāk, protams, ar UEFA akceptu, bet tā nauda piedara Futbola federācijai, kur mēs varētu izmantot visu veidu projektiem. Skaidrs, ka mums viņi būtu jāpierāda, mums vajadzētu viņus prezentēt, protams, UEFA, un tāpat arī, ko mēs darījām ar iepriekšējos gadus. Šajā gadījumā vēlreiz jāpasaka paldies, ka viņi mums deva akceptu, jo es saprotu, kāpēc nepieciešams ir šis stadions. Un skaidrs, ka šis deficīts, kas ir starpības starp šo 8,5 miljonu un plus 10 miljoni, kas mums vismaz uz doto momentu mēs zinām, kas mums ir vajadzīgi, mēs pie tā strādājam. Ir sadarbība laba ar Rīgas domu, kā jau teica Armāns Garkāns, tāpat arī mums ir sadarbība ar FIFA, tāpat mēs domājam par Eiropas fondu piesaisti, tāpat arī sponsoru, stadionu nosaukumu pārdošanu, un, protams, pie tā jāstrādā. Tas ir atsevišķi marketings, tas ir atsevišķi komercdarbība, pie kuras mēs strādāsim. Bet uz doto momentu mums ir tas sagums, mēs esam pārliecināti, ka mēs varēsim laicīgi iesākt šo darbu un tāpat arī laicīgi pabeigt. Viss atkarīgs, protams. Es varbūt gribētu papildināt Mežēcku kungu par to jautājumu par iztrūkstošo naudu. Tas bija arī viens no jautājumiem, pirms mūs, acīm redzot, izvēlējās, un arī Rīgas domas galvenā bažas ir to, lai netiek iesākts kaut kas un pusratā pamests, tāpēc, ka pietrūks līdzekļu. Un tad mēs, pat cik Arčeram ir ļoti laba finansiālā situācija, mēs esam galvojuši šobrīd, ja gadījumā līdz brīdim, kamēr būs jāpabeidz stadions, tad netiks atrast šī iztrūkstošā summa, ka mēs tā iemesla dēļ nepārtrauksim darbus, bet pabeigsim līdz galam, un Rīgā nepaliks puspabeigta ēka, un futbols nepaliks bez stadiona. Un tad esam gatavi pagaidīt, kamēr Futbola federācija piesaista šos iztrūkstošos līdzekļus. Tā ir mūsu tāds ieguldījums, ir Bartava solījums, garantija, un es arī publiski varu pateikt presē, jo es atbildu par saviem vārdiem, kad iztrūkstošā finansējuma dēļ futbola stadionā nodošanas termiņi necietīs. Par ko mēs gribam pateikt paldies, un sakarā ar to mums ir visi iemesli teikt to, ka mēs sāksim un pabeigsim to stadionu. Matīs, tev bija Īsais par to, kāds tiks daļas. Būs tie pirmie būdari. Šobrīd situācija ir tāda. Tagad visi nepieciešami dokumenti ir nodoti būvvaldei, lai mēs varētu saņemt apstiprinātu tehnisku projektu. Respektīvi, mēs gaidām, ka mēs viņu saņemsim kaut kur novembrī, varbūt decembrī. Tad sakarā ar to, kad mēs viņu dabūsim, tad mēs sāksim būvdarbus. Varbūt ir iespēja, ka sāksim bišķiņ ātrāk, bet tas ir pāruna lieta un mēģināsim darīt. Jums bija jautājums, jā? Lūdzu, iepazīstināmies. Hello. My name is Jānis Puzins, represent Foreign Network. Mans vārds Jānis Puzins, pārstāv starptautisko futbola organizāciju Foreign Network. Man ir jautājums par stadionu pieejamību cilvēkam īpašiem vajadzībām, invalīdiem, cik būs pieejams stadions futbola faniem, kas, teiksim, pārstāv invalīdiem. Jūs paši saprotat, es varbūt iesākšu, jo jebkurš moderns, mūsdienīgs stadions, viņš ietver sevi arī šīs te visas prasības. Tās ir prasības, bez kurām mēs pat nevaram iesākt šo celtniecību. Tā kā viss ir paredzēts, viss būs skaidrs, tas būs proporcionāli saistībā ar mūsu stadionu kapacitāti, jo viņš nebūs, kā teica arī, nebūs 20-30 tūkstoši, bet šīs vietas ir, viņas noteikti būs. Tāpat mēs domājam par vietām mūsu veterāniem, kuras arī tiks ievērotas, bet par skatītāju un līdzjutēju ērtībām mēs domājam par šeit šaubas nav vispār. Tas būs viens no modernākiem un tādiem ērtiem stadioniem, kas būs vispār Baltijas valsts. Es no profesionālā viedokļa varu pateikt, ka Latvijas būvnormatīva vispār nepieļauj nevienas publiskas ēkas būvniecību šobrīd, kur nav paredzēta šādas vērtības invalīdiem, ja cilvēkiem ar ierobežotām kustībām. Tā kā pat ja Futbola federācija nebūtu paredzējusi, tad būvnormatīva nepieļauj tādu lietu vispār. Ja tur bažām nav pamata. Paldies, vai ir vēl jautājumi?
Viss kārtībā. Tātad es vēl piebildīšu no savas puses to, ka ir jau izveidota arī šī stadiona futbola māja projekta mājaslapa futbolmājas.lv. Tā kā visa informācija pamazām tiks arī virzīta šajā komunikācijas ceļā, sekojot līdzi jaunumiem tur. Futbolmājas.lv, kā jūs redzat, arī visur sociālos tīklos, kur mēs vien informēsim par šo projektu, būs pievienots hashtags, ja latviski runājot, Mirkļu Birka futbola mājas. Tā kā šis posms šodien līdz ar to ir noslēdzies. Paldies dalībniekiem par klātienē esošo dalību preses konferencē. Žurnālistiem arī paldies, ka atnācāt šodien un par jūsu interesi. Tāpat mēs aicinām jūs arī pie forša galda neformālajām sarunām. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, tad droši nekautrēties vaicājiet mums un individuālā kārtā mēs sniegsim uz jums atbildes uz tiem. Un vēlreiz liels paldies visiem dalībniekiem.